Tātad šogad Latvijas basketbola līgai 25. sezona un 24. zvaigžņu spēle. Ja, tātad visas sezonas izņemot pirmo zvaigžņu spēli ir notikusi. Tā ir viena no basketbola līgas tradīcijām. Un es domāju, ka tradīcija pietiekami tāda nozīmīga un stabila, un viņa arī turpinās šogad. Liepājā zvaigžņu spēle notiks pirmo reizi, Liepājā gaidīts pasākums. Un tā arī nav tāda nejaušība uz šobrīd, jo ļoti bieži Liepājas vārds izskan ar slavenāko šī laika basketbolistu Porziņu. Tā kā es tiešām priecājos, ka mums ir tāda iespēja kopā ar Basketbola savienību šo pasākumu organizēt. Un varbūt, ka šī tā īstā reize, kas lēni nāk, tas labi nāk, un tas arī būs tad liela arī tā atsaucība. Tātad, kā jau pieminējām, ka zvaigžņu spēle notiks Liepājā pirmo reizi, un šogad tā būs 14. februārī. Pasākuma sākums ir plānots 3:00 pa dienu, un priekšsacīgs sāksies 1:00. 9. reizi šogad plānojam spēles formātu izvest LBL izlases pret leģionāriem. Līdz šim, mūsuprāt, tas ir veiksmīgākais formāts bijis, kur ir visvairāk emocijas. Tātad balsojums sāksies 14. janvārī, tātad pēc pāris dienām ilgs līdz 1. februārim. Un, kā jau arī iepriekš tas ir bijis, skatītāji iebalso 5 katrā komandā, un tad tālāk attiecīgi LBL un Basketbola savienība kopā ar klubiem izvēlās pārējās.